Un es gribētu pastāstīt par kustības par likumības simbolu, karogu, zilo lentīti. Un tad karogā ir divas krāsas, balta un gaiši zila, un brīnišķīgais zieds lilija. Un par šiem simboliem tad lentītes krāsas, kurām ir tik spēcīga simboliska nozīme, kur baltā krāsa nozīmē kā dabiskais gaismas simbols, tīrības, bezvainības, patiesības, labā un žēlsirdības, garīguma un visi iemiesojumi, kas personificē pašu dzīvību. Gaiši zilā krāsa ir dabiskais debesu mirdzums, visa tīrā, cēlā sinonīms. Tas nozīmē augstākos ideālus, cildenumu un godīgumu. Šī divu krāsu savienojums atspoguļo starptautiskās sabiedriskās kustības par likumību mērķi propagandēt augstu morāli un likumību sabiedrībā, izglītībā iedzīvotājus, izglītojot, pamatojoties uz garīgumu ideāliem, lai veicinātu katras valsts un visas pasaules atzimšanu un atklātu jaunas attīstības iespēju visai planētas civilizācijai. Šo simbolu karogu mēs saņēmām šā gada 24. maijā Maskavā, 1. kongresā, un šo karogu pasniedza ilgadīgai mūsu kustības dalībniecei Laumai Ērglei par ieguldījumu sabiedrības labā. Paldies, Lauma, tev! Lilija, šis brīnišķīgais zieds, ir daudzu likumu simbols, un dažādu valstu kultūrā lilija simbolizē tīrību un šķīstību, labdarību, vienkāršību, labsirdību, atzimšanu, nemirstību, majestātiskumu, diženumu, augstsirdību, uzplaukumu, laimi un labklājību, daiļumu, harmoniju un līdzsvaru, dziļumu, brīvību, cerību, līdzcietību un žēlsirdību. Cik daudz nozīmes ir šim brīnišķīgajam ziedam lilijai.